Tātad, kāpēc vispār būtu jāgriežas pie fizioterapeita un kuros gadījumos? Pie fizioterapeita vajadzētu vispār griezties profilaktiski, kamēr nav sāpju. Un katram mums būtu nepieciešams šis fizioterapeits savs jau no dzimšanas un grūtniecības laikā. Tātad, griežoties jau no dzimšanas pie fizioterapeita, fizioterapeits zīdainim izvērtē šo attīstību un vecākiem iesaka, kā pareizi mājās bērniņu aprūpēt, lai veicinātu šo pareizo attīstību. Grūtniecības laikā savukārt pie fizioterapeita var griezties ar muguras sāpju vai dažāda cita veida problēmām, kas norit šīs grūtniecības laikā, kā arī var griezties pēc traumām, pēc operācijām, muguras sāpju gadījumos, kur fizioterapeits izmeklēs pacientu un sastādīs pareizo šo ārstēšanas plānu. Ja tev gribās savu fizioterapeitu un profilaktiski dzīvot pilnvērtīgi, tad zvani uz mūsu numuriem, mēs gaidīsim tevi ciemos.